drosme nav ģenētiskais bonus, kā garas kājas vai labi mati. Vienam ir, otram nav, to nevar saēsties un to nevar arī sadzerties, lai arī ir mēģināts. Drosme nav dāvana no visuma, bet patiesībā drosme ir trenējams stāvoklis, tas ir kā muskulis. Un jā, bieži vien mēs to trenējam ar kafijām vai arī ar kaut kādiem citiem stimulantiem, bet tā īstā ilgtermiņa drosme, viņa nenāk no adrenalīna. To nevar uzturēt ilgtermiņā, tas noved pie izdegšanas. Drosme ir katra cilvēka stāvoklis, un ir 3 lietas, kas to nosaka. Pirmais, tas ir mūsu ķermeņa stāvoklis. Tā ir spēja un prasme pārvaldīt savu nervu sistēmu. Otrais, tas ir prāts. Vai mums ir atbalstoša domāšana un mentalitāte tai personalitātei, par kuru mēs vēlamies būt, atbilstoši tiem mērķiem, kurus mēs vēlamies sasniegt. Un trešais, tā ir mūsu sirds inteliģence. Un par šo daudz nerunā, tas liekas vuvu, bet nu jau kā 10 gadus mums ļoti daudz zinātnisku pamatojumu tam. Un tas ir tāds kopums, un to visu mēs apgūsim 3 dienu meistarklasē drosmi. Jo īstais jautājums nav, vai tev ir drosme, bet gan, vai tu to gribi attīstīt.